Jaukais cilvēki, nāciet klāt. Šodien Versace var nopirkt 3 litru burku. Nepaņēmāt līdzi? Nē, es gribētu zināt, kas tas ir, kas tas tāds ir vispār. Versace, smaržas, jūs nezināt, kas ir? Viņš ir dzerams vai kā? Smaržo, jūs sieviete nezināt, kas ir Versace? Nu, man jāiepazīst visas smaržas. Nu, tās ir smaržas. Ļoti populāras, ļoti dārgas, bet šodien ir atlaide. Būtu 3 litru burka. Varētu jūs nopirkt 3 litru burku par 10 eiro. Jums ir pārdošanas centri? Vai mājās aizmirst, bet atsūtīsies konta numuru. Būs labi, ok? Vai var pārbaudīt? Es gribētu tā. Labi. Šodien atlaides. Jā. Labas. Nav nevainas. Labas. Bet pašiem iekšīgi neliek. Jo policija notirs pāri promiliem administratīvais sots. Bet tikai lūdzu īpaši nestāstiet, no kurienes es esmu, kā. Nedodies man nodokļu inspekcija atbrauks. Bet ticiet man, tās ir oriģinālās Versace smaržas. Bet cik viņas ilgi man turēsies? 2 stundas stabili. Labi, vienam pasākumam. Jā, labi, mīļam. Lai mīļam. Visas man jūs mīļas esi. Labi. Tātad mīļies. Es stāstīt taimiņieni. Jā, stāsti droši. Labi. Mīļie cilvēki, ticiet, neticiet, uz ielas netirgos nekad Versace. Viņas ir pārāk dārgas. Un oficiālie pārstāvji diez vai atļaus mums tirgot Versace smaržas uz ielas. Neuzķerieties uz tādiem pārdevējiem. Viņi jums vienkārši sprauž dakšas. Tas ir žargonā. Melo jums acīs skatīdamies. Tā kā, mīļie cilvēki, esiet uzmanīgi no šiem pārdevējiem, kas uz ielas tirgo Bosch, Chanel numur 5 vēl var piedāvāt. Nepērciet. Tās nav īstās.